Rudolfa Balcera jaunās mājas šajā sezonā Šveices Nacionālajā līgā ir Cīrihes Swiss Life arēna. Arēna, kura var uzņemt 12,000 līdzutēju klātienē. Tā ir jauna arēna, kura durvis vēra 2022. gada rudenī. Rudolfs, kā jau ierasts, bija viesmīlīgs un vēra durvis vaļā arī mums, lai varam apskatīties, kā izskatās jaunākās ģērbtuves Nacionālajā līgā. Tā, tu nāc no turienes iekšā, ja? Jā. Parāda operatoru kungs lūdzu. No āras. No āras, viņš nedzīvo arēnā, tas jau ir labi, ja? No āras caur 3 durvīm. Atslēgu vajag, bez atslēgas nevar tikt iekšā. Lūdzu. Te ir uz sienas, laikam, tie visi tituli, kas ir bijuši, cik es saprotu. Sen jau kopš 2018. nekā nav bijis. Un te ir vietiņa, kur šeit. Ir, te ir daudz vietas, ir diezgan daudz ar salikt. Kas šī mums tā priekšģērbtuves telpa? Te mēs ģērbjamies. Lounge, kā skaitās. Te mums video sapulces taisa mazākumu, vairākumu, mazās grupiņās. Tur ir relaksācijas istaba. Diezgan daudz neizmantojam, bet te viss tur kafija, ūdens, leduskapis ir. Un pat NHL, ja godīgi, tad citās vietās nemaz nav tik eksklusīvas zāles, tā ka viss ir, ko vajag. Jā. Bet, cik es saprotu, tad arī ir citas komandas, ir junior komandas un kā teikt, visu organizāciju viņi izmanto. Bet tad, kad mēs no rītiem tesam, tad te neviens nav. Kura zona šajā zālē tev visvairāk nepatīk? Un kura patīk vislabāk? Es tur uz paklājiņu parasti guļu, rulējos. Nē, es tā pa lielam, sanāk, tad, kad tu biji NHL un tā, diezgan nebija daudz laika zālē, tu nepavadi, jo vienā laidāja spēles. Tā kā, no tādas puses varbūt tās nav nemaz tik slikti, jo sanāk mums vairāk tās treniņu dienas ir. Un katru dienu uz televizoru ir uzrakstīts, kas ko jādara. Un viena diena ir smaga kāju workouts vai ne, tad nākamā ir varbūt tās augšdaļa. Un tad sanāk diezgan labi pastrādāt. Tā kā ekipējums pietiek un viss ir baigi zolīti. Es tieši gribēju prasīt, ko jūs darījāt šīs 2 nedēļas, kad nebija spēļu? Jā, daudz mums bija 5 dienas, bija iedots brīvs. Tad es to izmantoju, es biju aizbraucis uz Itālijai. Tad pēc tam atpakaļ, tad mēs visu nedēļu trenējāmies. Bija ledus un bija zāle. Bet vienreiz dienā? Jā, vienreiz. Es domāju, sezonas sākumā mums bija tā pirmsezona, tad mums bija 2 ledi. Bet tad viņš saprata, ka varbūt tas bišķi pa daudz, jo, sanāk, mēs uz ledus esam stundu. Bet jā, bija zāle un ledus. Bet, pārsvarā mēs ap vieniem esam brīvi. Jums visiem ir viens un tas pats jādara, vai tur ir atzīmēs kaut kādas zonas pa krāsām, kas ir jādara? Nē, tas ir AB, tas ir pirmais sets, tas ir, kā teikt, viņi izliek un kā teikt, ir, kas viņi dara, ir, kam ir kaut kādas pielāgotās programmas. Es piemēram, visu nedaru, jo es vienkārši nevaru visu izdarīt. Tā kā, bet tas ir vienkārši tev dot opciju. Lai tu zinātu apmēram, kas ko. Jo, ir tādi, kas zālē, viņi te ienāk, viņi nezina, uz kur pusi jāiet. Ronalds, ķēniņš. Jā. Te mūsēja strādā 8 slidus. Te jau baigi interesanti īstenībā, jo Šveices līgā viņi jau nedod formu. Es, kad atbraucu, viņi man iedeva ķiveri, cimdus, nūjas. Slīdis. Tev jāiekļaujās kaut kādā naudiņā. Ir katram savs budžets. Sanāk, tu pasūti nūjas, tad viņi tev novelk no tā budžeta nost. Tad, kad tev pašam no savējā, tad bišķi tā savādāk. Jā, NFL tu gāji un ņēmi visu, ko tev vajag. Tas ir mūsu ārsts, Gerijs. Tas ir ārsts? Jā. Viņš ir baigā leģenda, īstenībā, cik es saprotu. Okay. Viņš parasti sēž uz soli, viņš starp soliņiem sēž. Viņš pagājušo sezonu kaut ko no stīkla pudeles visiem lēja iekšā. Viņš taisa, kas tas tāds ir? Tēja kaut kāda. Tā ko tēja? Visties aizdomīgi. Viņš taisa saldots pa dzērienu. Jā, bet tā pudele izskatās pēc kaut kā cita. Tas ir kaut kāds būvētais mājās. Nē, viņš ir labs. Viņš man baigi smieklīgi bija. Tas pats runāja par to visu to budžetu. Tas man nūjas atnāca jauns.
Domāju, kaut kāds, nezinu, pēc 4 dienām viena spēle bija, divas salauzu. Es domāju, iesūtīt atpakaļ iekšā, kas viņi skaitās, ka man salūz nūju, iedodiet man lūdzu jaunu. Es atnācu uz halu un es viņiem prasu, kur mans nūjas, un man tikai vieni. Tas skrēja pa halu, prasīja visiem, kur rūdžu nūja. Šitais uz soliņu viņam viņi iedeva tiesnesis, viņš viņu uz lentu uzlika un atdeva tur sīkajiem. Teicu, paldies. 200 eiro lūdzu pārskaita. Te dušas ir augstā vanna, tur pašā aizmugurē pirtiņa. Tā kā. Augsto vannu obligāta visiem vai? Tur viņi tādu maziņu, tur tikai pa vienam var ielīst. Bet. Tā kā tas viss ir un te ir ģērbtuvīt. Tā, kur ir tavējā vieta? Āre, kur ir rakstīts, jā. Kā jums tā kā iedalīja, vai tev tā kā tu ienāc un tev bija brīvs dažas vietas, kur izvēlēties? Nē, te bija iedalīts. Tad viss izmētāt, zin kā parasti liek it kā vārdsarga, aizsarga un tad uzbrucēja, bet te viss tā. Kapteinim tur lielāka vieta, reku. Dubultā vieta ir. Tas ir kapteinis. Tāpēc arī. Aha. Un otrs laikam viņš sanāk vecākais vai otrs vecākais komandā. Kā veterānam. Status viņš ir, jā, tā kā. Jā, man blakus sēž jaunais, un tad parasti tur ir tukšs, jo tagad mēs izsaucām tur no otrās komandas jaunos. Labāk nekā, piemēram, San Jose bija, vai ne? Mamulīgāk, skaistāk, bet tas ir halli jauna. Visi jaunas, tā kā. Izmēra ziņā, kuri tev bijis lielākā ģērbtuve, mazākā ģērbtuve? Lielākā bija Floridā. Tur bija, kārtīgi Tur bija māja. gigantiski, jā. Can I roll this out, show them? Yeah, sure. It's good, I do it. Šito var kāpt. Šitā var kāpt virsū, jā? Šito treneris viņš ar nūju, viņš tur rāda, kas ko kā. Treneris ir kaut ko salaužs ten ģērbtuvēs vai nav tā bijis? Pagaidām nav vēl. Okay. Nē, viņiem vismaz dažreiz ir baigi grūti. Viņi tur nav neviens tehniķis, mums tur video citreiz ķerās virsū. Tad aiziet, jā, skarbāk. Bet jā, tas tāds interesants variants. Zin kā parasti tie, bet logo ir jumtā ielikts. Nekādīgi neuzkāps. Ļoti labi. Cik tev nūjas sezonā ir vajadzīgs? Es nezinu. Man jau budžets laikam beidzies, cik es sapratu. Es parasti, zin kā, NHL, tur, kad tev dod pa brīvu, tad tu viņus nekad neskaiti, vai ne? Parasti, kad es biju NHL, tad es ņēmu jau nūjas katru spēli, bet tagad bišķi tā, cik es esmu izgājis, varbūt kāds 15 pagaidām. Daudz? Diezgan, viņas jau iet. Tagad viņi jau arī tagad taiši tās jaunās, viņas ir tik vieglas un es nezinu, viņas plīst vienā laidā, jā. Tā kā pasties te reku treniņu nūju ir knap turās kopā, caurumi ir, bet tas ideāli priekš treniņiem. Pak tev 2 dažādi, ja, modeļi vai tur kā? Tas arī, zin kā, tas Bauer čalīts nāk un tad caur viņu pasūta, bet man vienmēr ir tā, ka paiet 2 nedēļas man apnīk un gribās kaut ko citu pamēģināt, tad es tas sasūtījis visu kaut kāds, tad bija teksija ar nojām bišķi spēlēju un zin kā tā, lai savādāks sajūtas ir. Bet tu pamaini uz ko tur, nezinu, kas tur lapsņē, kaut kas citādāk fleks pamainās? Viņi ir savādāk ieloki, jā. Es īstenībā tagad sev jaunu. Šito es īstenībā no Roni paņēmu, jo Ronaldam bija, viņš sanāk, es nezinu, lēns šitā ten, un viņš sanāk bišķi resnāks. Tā kā apaļāks rokturs. Jā. Viņš, nezinu, zin kā Latvijā parasti, kad mēs jauni bijām, tad vienmēr aizsargiem bišķi tie lielie, viņi varēja uzšķelt. Nezinu, tā. Dereks Grants, reku, cik var redzēt, netin vispār. Jā. Viņš mājas vienreiz teica, mēs bija pagājis kāds mēnesis jau, viņš teica, es vēl vienreiz nūjinās tiens. Jā, šitie visi, kas ir vinnējuši. Bet treneri laikam te nav. Jā, varbūt tās, reku ir Bob Hartley. 12 gads tas ir. Anturons arī, jā. Tas jau baigs sen bija. Tas arī palielam ir viss. Tas arī ir viss. Atliek saģērbties,
doties mājās un atgūt enerģiju, jo jau nākamajā dienā ir paredzēta spēle Nacionālajā līgā.